Ew, ar dzīvību! Ar dzīvību! Tā ir tā foršā lieta par lacrosse. Ja tev ir kaut kāda laba fiziskā īpašība, tu vari izmantot, lai kļūtu par izcilu labu spēlētāju. Tev nav jābūt super labam atlētam, kas ir ātrs, stiprs, liels. Tu vari būt maziņš, veikls. Vienkārši tev jāizprot izmantot savas dotības, savas dāvanas. 10 gadu laikā, kopš Latvijā sākušies regulāri lacrosse treniņi, no dīvainas pagrīdes laukuma spēles lacrosse kļuvis par latviešiem mazāk svešādu sporta veidu, ap kuru pulcējas arvien pieaugoša kopiena. Labi! Šo gadu laikā Latvijas lacrosse izlase 2 reizes ir piedalījusies gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. 2010. gada pasaules čempionātā Mančestrā mēs palikām 20. 29 komandu konkurencē. Un Latvijas lacrosse federācija sāka prātot par iespējām uzlabot izlases spēlēt prasmi. Mēs sapratām, ka mēs paši ar saviem spēkiem nevarēsim pacelt to līmeni augstāk. Un tad mēs sākām meklēt latviešus, kas spēlē ārzemēs. Un tā mums sanāca, ka mums ļoti daudz pieteicās, bet mēs pār pa 20, pie 30 pieteicās. Bet nolēmām, ka ja ārzemnieki grib iekļūt izlasē, tad viņiem ir jāparāda savu gribu, savu vēlmu, savu angliski ir commitment. Ārzemju latviešus aicināja atbalstīt lacrosse Latvijā un atbraukt uz izlases treniņu nometni. Atsaucās 7 latviešu izcelsmes sportisti, kuri par savu naudu nopirka aviobiļetes, sakravāja koferus un brauca uz Druvas pagastu. Šie puiši ir vieni no labākajiem Amerikas koledžu komandu spēlētājiem. Tas viss ir uz viņu rēķina, viņi atbrauc, viņi grib piedalīties. Daudz no viņiem tagad arī cer iegūt Latvijas pilsonību, Latvijas pases. My grandmother and grandfather on my dad's side of the family both immigrated from here to the United States, so I've heard a lot about it and I've always had some of the different foods and whatnot, so I just wanted to come here and check it out for myself and see what my heritage is like. And also lacrosse is a sport that I've been playing from a young age, so if I could try and help and give back through that, it was just an added benefit. Kristofers strādā Ņujorkā finanšu konsultantu birojā. Lai ierastos uz treniņu nometni Latvijā, viņš paņēmis nedēļu ilgu atvaļinājumu. Kaut arī Amerikā lacrosse ir daudz populārāks sporta veids nekā Latvijā, tomēr arī tur ir tikai sauja sportistu, kuri ar to spēj nopelnīt sev iztiku. Pārējie pēc koledža absolvēšanas parasti beidz aktīvas sporta gaitas, un lacrosse paliek nopietna hobija līmenī. Ja skatās uz pasaules ranga tabulu, tad labākās lacrosse izlases jau daudzus gadus pēc kārtas ir no Amerikas, Kanādas, kā arī irokēzu indiāņu cilšu izlase. Spēcīgas komandas ir arī Austrālijai, Anglijai un Japānai. Mēs esam stipri vidēji, tā viduvēji. Dažreiz labāk, dažreiz sliktāk. Mēs ar katru gadu mēģinām profesionālāk strādāt. Mums ir tagad 2 treneri no Amerikas atbraukuši arī kā brīvprātīgi palīdzēt mums sagatavoties. Viens ir Iroquois, ka tas ir viņa spēle, tā izcelsme ir no Ziemeļamerikas indiāņiem. Viņi arī ir minoritāte, un mums ir tādas diezgan līdzīgas lietas. There's many stories and many legends about the game of lacrosse, and we don't feel it's just a game to us or a sport. It's part of who we are as what we would call Haudenosaunee people, and that just means Iroquois in our language. And it's a spirituality. It's everything to us. We played the game for a lot of reasons, right from healing our sick. To not going to war. Instead of going to war, we would play lacrosse instead. We'd end arguments, and we'd celebrate by having a lacrosse game. Treneris Bobs Delormiers ir cēlies no lacrosse spēlētāju dinastijas, esot pat grūti izsekot, cik paaudzes pirms viņa spēlējuši šo spēli. 2006. gada pasaules čempionātā viņš pārstāvēja irokēzu nācijas izlasi, bet Latvijā pirmoreiz ieradies 2011. gadā un šeit iepazinies ar treneru Paulu Dzintaru Kalniņu. Kad Bobs saņēmis lūgumu palīdzēt sagatavot un atlasīt Latvijas lacrosse izlasi, viņš nekavējoties tam piekritis. I mean,
for me to help coach the Latvian team I get excited because we're big, we're physical, and I like that style of play. So for me to be out here with the Latvians, I love it. Latviešu spēku paņēmienus spēles laukumā pamanījis arī Maiks Menekers. Viņš ir dzimis Latvijā, taču ģimene emigrējusi uz ASV, kad Maikam bija 3 gadi. One thing I've noticed, at least on the lacrosse field, is they're a lot more physical. They hit hard, they're big guys, we're leaving with bruises after every practice. And off the field, they're just fun guys, they're fun to hang out with. Treniņu ik pa laikam pārtrauc Svilpe. Tas ir signāls, kas visiem spēlētājiem liek pievērsties trenerim Maksam Silberlichtam. 5 meters outside the box. If I can't get there, I get right here. That way I'm in a position where I can hopefully bounce and then play again. Amerikā viņš ilgus gadus bijis profesionāls lakrosa spēlētājs, bet šobrīd trenē Bodenas augstskolas lakrosa komandu Meneštatā. So the Americans, on the most part, skill level-wise, are a little bit above what the Latvians are here. Not much, and not all of them by any means. But I think there's been a pretty good meshing of the two groups. The Americans are doing their best to help teach what they know about the game, as well as the Latvians are helping teach us some terms and terminology that we can use on the field to help communicate a little bit. Tas nav tikai sports, bet tas ir, kad ārzem latvieši iepazīstās ar savu vecāku kultūru, tradīcijām, zemi, vai ne tā, un ēdienu. We're the first from my family to come back after my grandmother had to leave due to the Soviets. Brāļi Lazdas spēlē lakrosu jau no agras bērnības, un abi bijuši Amerikas vidusskolu zvaigžņu komandu sastāvā, bet tagad spēlē Albany universitātes komandā. Arī puišu tēvs Brians Lazda universitātes laikā spēlējis lakrosu, tādēļ Railijam un Īlijam nesot bijuši daudz variantu sporta veidu izvēlē. Kaut arī galvenais iemesls, kādēļ abi brāļi ieradušies Latvijā, ir lakrosa izlases atlase, viņu pārsteidz ar neviltoto interesi par Latvijas kultūru un vēsturi. It was really touching to see some of the stories, and it kind of gave you a sense of pride in the Latvian people who were able to, withstand such problems in their history. And so it was a really eye-opening experience and made me at least feel a sense of pride. Especially because it directly relates to us. Like our grandmother went through some of that stuff, and our great-grandparents went through it too. So it was a good experience to see all of that. Gaidāmās izmaiņas pilsonības likumā latviešu izcelsmes citautiešiem dos iespēju iegūt dubultpilsonību, bet brāļiem Lazdām un pārējiem lakrosa sportistiem no Amerikas tā būs iespēja spēlēt Latvijas izlasē. Yeah, I hope to. Yeah, we're going to talk with Paul, the coach. He said he's going to help us with all the paperwork and figure out what we need for that. So I think most of the Americans here are going to try and apply and see if we can do that. I think more importantly than that, it would open up the door to come back here more frequently and travel Europe a little bit and just, again, feel more connected to our roots. I don't know how it would work or where I'd find a job, but I would love living here in Riga or even in the countryside. I don't know, definitely feel good here. Yeah, I said it to him probably day 2 we were here. I really feel at home, not only with the guys, but feel at home in this country. So, keep all the doors open, I guess. I think it would be a really cool opportunity if we could live here. Gotta learn the language. I've learned right and left, so Laba and Krista. Bumba on the field. What else have I learned? Cilvēks. Pasaulē mums būs ļoti grūti iekļūt pirmā desmitniekā. Tur ir ļoti grūti. Bet mēs domājam, ka mēs ceram, ka ar šo zēnu palīdzību, kad ir iespējams, ka mēs varētu 16. gadā cīnīties par medāli Eiropas līmenī. Un tā vēl viena tā prasība no šitiem zēniem bija, ja mēs uzaicinām nākamgad spēlēt, tad viņiem vēl 2 gadus commitments, kad jāpalīdz mums cīnīties par medāli.
pēc 3 gadiem. It's the roots of the game. It's where it kind of all started, and it's not all flashy and showy, and they're just out there working hard and having some fun and enjoying each other's company and enjoying putting Latvia across their chest, which is obviously a real honor, and I feel honored to be a part of it. Druvas pagastā lietus pieņemas spēkā, bet puiši ir izgājuši lakrusa laukumā uz otro no 3 ikdienas treniņiem. Līdzīgi kā oficiālajās spēlēs, arī treniņi lietus dēļ netiek pārtraukti līdz pirmajam zibens spērienam. Yes, yes, yes! Latvija! Wow!